Rīgas rajons ir izveidots par nozīmīgu Baltijas metropoles reģionu iekšējo funkcionālo telpu ar daudzveidīgu, augsti attīstītu ekonomiku, efektīvām transporta un sakaru iespējām, kvalitatīvu vidi dzīvošanai, atpūtai un uzņēmējdarbībai. Garkalnes novads izceļas ar skaistajām ainavām, tīro vidi, labi saglabāto kultūras mantojumu un nepārtraukto attīstību, kas veido Garkalnes novadu par vienu no pievilcīgākajām vietām gan dzīvei un atpūtai, gan uzņēmējdarbībai. Liela nozīme novada attīstībā ir spēja piesaistīt finanses. Novads un tā iedzīvotāji ir startējuši vairākos lielos un mazos projektos, kā rezultātā Garkalnes novadā ir un aizvien tiek pilnveidota infrastruktūra, attīstīta uzņēmējdarbība, labiekārtota dzīvesvide. Kas jauns ir sagaidāms nākošajā plānošanas periodā par Eiropas naudām, kas bija saistīts ar līderu programmām, jo aizvadīto plānošanas periodu mūsu novads, es domāju, ka no sākuma bija neliela lēna iekustēšanās, bet pēc tam visas lietas aizgāja. Mūsu aizvadītajā plānošanas periodā bija apmēram 150 000 eiro, kas pienācās līderu programmas ietveros saskaņā mūsu stratēģiju, un es domāju, ka mūs ļoti ir daudz mūsu aktīvākie ļaudis, kas iesaistījušies dažādās nevalstiskās organizācijās. Mūsu kori, dejotāji tika apģērbti skaisti, un sportisti saņēma dažādas sporta laukumus un tā tālāk. Tā kā tā programma veiksmīgi darbojās, varbūt uzņēmēji nebija tik pietiekami aktīvi, bet arī daži projekti bija pieteikti. Un, protams, ka mūs interesē, kas būs nākamajos gados. Faktiski lauka attīstības programma jau ir ļoti plaša, bet tieši līderu sadaļa tā ir tā, kas visvairāk ir mērķēta uz vietējām pašvaldībām, uz vietējo sabiedrību un uz sabiedrības aktivitāšu nodrošināšanu. Un iepriekšējā periodā iekustījās lēni, jo faktiski tas bija sākums ne tikai novadiem un rīcības grupām, bet arī ministrijai un nevalstiskām organizācijām. Savukārt tagad jau tā pieredze ir iegūta. Un es domāju, ka viss sāksies daudz ātrāk. Priecīgā ziņa tā, ka lauksaimnieku organizācijas jau kopš 2008. gada runāja un cīnījās par to, lai būtu vairāk naudas lauksaimniecībai kopumā. Un šajā sakarā ir līderim. Līderim ir paredzēti 5% no visas kopējās lauka attīstības naudas, salīdzinot ar 2,5% iepriekšējā periodā. Naudas izteiksmē šī periodā tie būs apmēram 70 miljoni eiro. Līdz ar to arī Garkalnei visticamāk būs divreiz vairāk, 150 000 vietā tuvu pie 300 000, un šo naudu varēs tieši izlietot vietējā rīcības grupa. Izlietojums principā pamat ideja tā pati, bet jau lauka attīstības programmā būs noteikts, ka pusē no naudas ir jāiet tieši uzņēmējdarbības veicināšanai, bet nelieliem projektiem. Un tur ir trīs tādi virzieni. Viens ir turisma veicināšana, viens ir mājražotāji un otrs jaunu uzņēmumu radīšana. Runa par nelieliem uzņēmumiem ar apgrozījumu līdz 70 000 eiro. Un šo naudu zinu, ka ļoti labi izmanto mājražotāji. Man liekas, Garkalne arī ir ļoti tādā privileģētā situācijā, jo tieši blakus Rīgai. Neapšaubām otra puse no šīs naudas ir tā teikt sabiedriskā labuma projekti, kas ir gan šī līdera kopumā uzturēšana, gan arī varbūt jauni bērnu rotaļu laukumi un cits nepieciešams lietas, kas ir vajadzīgas pašvaldībai. Bet jāsaka tā, ka to tieši to jau nosaka pati rīcības grupa. Principā šai vietējai rīcības grupas stratēģijai, kas ir izstrādāta, vajadzētu saskanēt droši vien ar novada attīstības programmu. Ja mēs arī izstrādājot novada attīstības programmu, to ņemam vērā, jo tas nebūtu īsti pareizi, ka kaut kur šie nevalstiskie veidojumi vai vietējā rīcības grupa darbojas bez mazliet tā kā opozīcija pašvaldībai. Tomēr pašvaldība ir ievēlējuši vietēji iedzīvotāji un par lielām šīm stratēģijai un novada attīstības programmu vajadzētu saskanēt. Ja, un tam galveniem virzieniem, ko mēs darām, un, protams, tā mēs arī cenšamies tagad strādāt, ka kopīgi ar sabiedrības pārstāvjiem izvērtēt, kas projekti mums ir tiešām svarīgi, kur labāk izmantot budžeta līdzekļus, kur mēs varam piesaistīt būtu kāda cita Eiropas fonda līdzfinansējuma, un kā tas varētu miedarboties. Tā, lai viss tā nauda tika izmantot maksimāli un lai tas strādātu visu sabiedrības interesēs. Faktiski, ja runā par līderi, tad tiešām var teikt, ka būs labāk.
Jo kopumā lauka attīstības programmai nauda ir vairāk tikai uz nacionālā līdzfinansējuma rēķina. Nav divreiz vairāk. Līderim ir divreiz. Tur faktiski nauda ir iedota no Eiropas puses lauka attīstībai pat mazāk par kaut kādiem 70 miljoniem, bet pateicoties nacionālam līdzfinansējumam, jā, nauda ir nedaudz vairāk kā iepriekšējā periodā. Bet līderis, jā, ir privileģēts, jo Eiropa pateica 5%. Garkalnes novadā līdz šim ir realizēti vairāki nozīmīgi projekti, kas ir neatsverams ieguldījums novada attīstībā. Taču novads savu attīstības tempu nesamazinās, veidojot sadarbību ar iedzīvotājiem un piesaistot Eiropas Savienības līdzfinansējumu, ir paredzēts realizēt projektus, kas uzlabos dzīves apstākļus, attīstīs infrastruktūru un nodrošinās labvēlīgu vidi uzņēmējdarbībai.